Ko sveicams no Maldīvām. Šodien labprāt pastāstīšu, parādīšu jums, kas ir satura veidotāji čemodānā un ko es esmu paņēmusi līdzi, lai veidot saturu. Esmu sapakojusi līdzi, šis viss ir tieši saturs. Šeit būs viss saturam. Vienīgā lieta, kas tur nav saturam, tas ir šis te mans palīgs jaunais statīvs, kas ir, es iemēģināju daudz labāks nekā es gaidīju, ļoti labs. To es jums arī nodemonstrēšu. How cool is this? Un tad tā galvenā mana soma sastāvdaļa atrodas šeit, kas ir tehnika. Vēl mazliet saturs. Tā ir 3 kājas kamerai, kurš var aptīties ap koku, ap ko vien vajag. Tad vēl viena lieta ir šīs te mans pirmais gadžets, ko man uzdāvināja Ziemassvētkos. Smieklīgs stāsts par šo. Vienās un tos pašos Ziemassvētkos es viņu saņēmu dāvināju 2 reizes. Tas ir DJI Osmo Mobile numur 3. modelis. Jā, viņam ienāk arī klāt statīvs un ar noli. Un šeit mums ir kamera. Un mana Sony Vlog kamera. Tad te attiecīgi, jā, baterijas uzlādei, kamerai, 3 kājītis, izlaižams, kas strādā arī kā pults. Vēl līdzi man ir mans Airmax, bet kad dzīve notiek un viņš neizdzīvo šo te braucienu vainu, kā ChatGPT saka, viņš ir dabūjis mitrumu. Šeit ir diezgan mitrs, gaiss ir mitrs, viss apkārt, gan istabās, gan vienkārši visur ir mitrs. Tas ir jāpieņem, taču es biju viņu diezgan labi sapakojusi, viņš bija diezgan droši sapakots, bet diemžēl viņš, jā, vienu rītu guļot, 7 no rīta, viņš vienkārši man blakus pie galdiņa sāka slēgties iekšā ārā. Tā kā varbūt, ja kādam ir bijusi šāda problēma, var padalīties ar to, vai šī te problēma tika atrisināta, vai dators vienkārši ir jāmet ārā. Jā, vai varbūt izdevīgāk ir nopirkt vienkārši jaunu. Tad tur, protams, tajā somā man līdzi arī bija visi vismaz 3 cietie diski. Tie darbojās, tur viss ir kārtībā. Jā, tādas lādētāji un tādas sīkās detaļas. Laiks šobrīd nav, kā jūs paši redziet, ir mākoņains, nav bijis tik labvēlīgs tieši satura veidošanai, kā man gribētos, jo tomēr saulainās dienās es jums ielikšu arī kaut ko no saulainām dienām, piemēram, kā šeit un šeit un šeit. Izskatās, jūs redzēt pilnīgi citādā kā tādā apmākušā dienā. Protams, vēl tas nemēr fakti, ka es esmu paradīzē un te izskatās un smaržo un ir fantastiski. Esmu jau 2 nedēļas. Ir nedēļa Maldīvās un visu nedēļu līst lietas. Ir arī bijušas 2 skaistas 3 saulainas dienas, bet pārsvarā līst lietus. Labi izplāno, ja ir stratēģija un ja ir plāns, tad to var izdarīt arī 1-2 dienās. Tā kā nefluence. Turies mīkšs, cerēsim to pašu labāko. Esmu gana daudz atpūtusies arī, kā arī ir ļoti daudz laiks pavadīts ar mazo cilvēku, bet nav sanācis pastrādāt. Un tagad man nākas mazliet sakos zobus, jo ir jāgaida tas perfektais brīdis, man ir jāķer katrs mirklis, kurus var izmantot, lai es varētu pastrādāt pie satura, jo šobrīd brauciens sāk iet uz otru pusi jau uz tā kā izskaņu. Un
tas man rada mazliet satraukumu, jo es vēl neesmu pieķerusies nevienai satura lietai, nevienam satura, nekam. Vienīgais, ko es esmu savā privātajā profilā daudz publicējusi un likusi saturu, un par to man ir prieks, ka tur viss tā dabīgi notiek. Es nevaru sagaidīt, ka es varēšu paņemt līdzi arī uz kādu kontenta dienu. Es nevaru vienkārši sagaidīt, ka vispār tāda būs. Bet arī tāda būs, jo laiku sola arvien labāku, un viņš ir bijis arī ļoti labs. Vienkārši nevienmēr ir sanācis laiks tam visam, bet šobrīd tagad prioritāri arī tiek uzlikts. Izdarīt tas, kas ir jāizdara. Milzīgs paldies, ka tu esi šeit ar mani, un tiekamies jau kādā satura dienā.